Dzīvojot šeit Seišelās, 5 zvaigžņu viesnīcā, var ļoti interesanti pamanīt, ka daudzi cilvēki, kaut arī viņi ir labi situēti, viņi var atbraukt uz Seišelām, forši atpūsties ar ģimenēm. Daudzi cilvēki tāpat vēl joprojām nav saskaņā, nedzīvo ar savu ķermeni. Viņi neizjūt savu ķermeni. Un kā to var redzēt? Viena no pirmajām lietām ir tas, ka cilvēki pārēdās. Viņi pārēdās brokastīs, viņi iet pie tā ļoti lielā brokastu ēdiena klāsta, un viņi krāmē un krāmē un krāmē, un pilns galds ir priekšā, un to jau var redzēt, jo cilvēka kuņģītis ir cik liels, vai ne? Ka tikai ēdiena apjomu var uzņemt normāli. Un viss pārējais, ko tu liec sev iekšā, tā ir tā vēlme kaut ko nenokavēt. Tev ir tik daudz dots, un kā tu to neizmantos. Un es ļoti labi zinu to sajūtu, jo es tā kādreiz pats jūtos 100%. Kā es tiku klāt pie hoteļa brokastīm, tā viss tas žilbinošais piedāvājums burtiski lec iekšā mutē, un tad tev vajag vēl to un šito, un to garšīgo kūciņu pagaršot, un paga, nu reku vēl šito bišķīti paņemšu. Un tas viss beidzās ar to, ka tu pastaigāt vairs nevari, un pēc tam vēl ir jāizbauda pārējā diena, un tad tu peldies tāds tā kā ronis, vai ne, un nākamajā dienā domā, nē, šitas te neatkārtosies, un tas pats viss atkārtojās. Un tāpēc jau cilvēki atbrauc pēc brīvdienām ar plus 5 kilogramiem. Un tas viss ir tāpēc, ka cilvēks nav saskaņā ar savu ķermeni. Un ja jūs domājat, nu kāds tur sakars ar savu ķermeni? Sakars ir vistiešākais. Cilvēks tad, kad viņš auga bērnībā, ja viņš tiek mudināts klausīties sevī, pieņemt savas emocijas, ja mazs bērns dusmojas vai niķojas, ja viņam to neapspiež, ja viņam to neizsit ārā, tad viņš arī būs saskaņā ar savu ķermeni, jo emocijas, kad mēs viņas izjūtam, tas arī ir mūsu ķermenis, jo visas emocijas dzīvo mūsu ķermenī. Un ja tev tas viss nav izsists ārā, tad tu jutīsi savu ķermeni. Tad tu mācēsi optimāli, kā teikt, dusmoties adekvāti, arī būt bēdīgs, kad vajag, un priecāties, kad vajag pa pilno. Tā teikt, izjust visu to emociju gammu adekvāti un optimāli. Un tad tu arī zināsi un jutīsi intuitīvi, kad tu gribi ēst, ko tu gribi ēst, kā tu gribi ēst. Tevī nebūs šī vēlme kaut ko mest sevī iekšā, pārēsties, tā kā tukšā akā, mest iekšā sevī. Vienkārši tas nebūs. Tad tu vienkārši rezonēsi ar savu ķermeni, ar savām emocijām, bet tā kā daudzi no mums bērnībā ir ļoti spēcīgi tikuši traumēti, mums neļāva izpausties, tad, kad mēs dusmojāmies, mums pateica, ka tā nav labi dusmoties, izbeidz, tad mums iemācīja norīt mūsu emocijas, neizpaust. Un tad, kad tu to izdari, tad tu vairs arī neizjūti savu ķermeni, tad tu neesi saskaņā ar sevi. Un tad tu izaudz liels, un tev ir 50 gadu, tev ir ģimene, tu esi iespējams pat ietekmīga persona, kompānijā vai nezinu kur, valdībā, bet tu tāpatās neesi saskaņā ar savu ķermeni, tu pārēdies, pārdzeries dažreiz, varbūt tev pat ir mīļākā, tā kā bieži vien pat tavs status un viss, ko tu vari atļauties, tomēr nav tas rādītājs, kas noteiktu, cik tu patiešām esi apzināts cilvēks. Un uz to var iet, un tur var nonākt. Ir metodes, kuras es esmu iemācījies, un es to saucu par hipnocoachingu, un ne tikai es, bet tūkstošiem cilvēku pasaulē
jo tas viss nāk no Pāvila Dmitrieva, kurš salika kopā šo te kolosālo tehniku buķeti. Jā, un tālāk es jau to iemācījos no Zigmāra un Kristīnas Vaitaišiem, latviešu skolotājiem, un es to varu tālāk jau dot tālāk. Jo pats esmu pārbaudījis, kā tas strādā, redzējis, kā tas strādā uz citiem, un tas patiešām ir super efektīvi, lai attaisītu beidzot tavu apziņu, un tu saprastu, kāpēc tu dari lietas. Saprastu, ka līdz šim tu esi dzīvojis tikai autopilotā, totāli neesi bijis vispār saskaņā ar sevi. Esi ēdis, pārēdies, no vis kaut kā mēģinājis aizmukt, aizmirsties, alkoholā, atkarībās. Esi laidis pa kreisi, bet to visu var mainīt. Nekad nav pa vēlu, tā kā tu vari droši nākt pie manis. Mani sauc Roberts, es esmu hipnokočs, un tu man atradīsi izaugsmesterapija.com. Un tur tu vari parakstīties uz brīvo konsultāciju, un beidzot sāksi dzīvot kaifā.